Sveicināt, dārgie skatītāji! Šī ir absolūti unikāla reize. Stāsts tam ir apakšā tāds, ka mēs ar Kārli iepazināmies, jo esam iesaistījušies vienā kopējā organizācijā. Bet vakar es abus šos jauniešus netīšām satiku uz ielas, un mēs vienojāmies, ka šoreiz taisīsim tādu ģimeniskāku interviju. Jo gan Kārlis Bardelis, mūsu, gribētos teikt, Latvijas slavenākais pasaules apceļotājs ar savu draudzeni Elizabeti, abi nelieto alkoholu un ir ar lielu prieku piekrituši padalīties savā stāstā par to, kā tas sākās, kāpēc tas turpinās un kādas lietas ir izmainījušās. Un gan jau, ka parunāsim vēl par šo un to. Sveicināt! Vēlreiz prieks jūs redzēt. Izdevās atrast labu klusu foršu vietiņu, kur parunāties. Un tradīcijas nosaka, ka jāķerās ar vērsim pie ragiem, bet šoreiz es ķeršos tā kā bišķīt no citas puses klāt. Varbūt īsumā par sevi un par savu tātad to savienību. Kā jūs satikāties? Divi nelietojoši cilvēki, jo daudz saka to, ka jālieto ir, es dzeru, tāpēc, ka tas palīdz socializēties. Acīm redzot, tas nav pareizi. Mūsu gadījumā laikam tieši tas, ka neviens no mums nelieto alkoholu, palīdzēja iepazīties. Mēs internetā iepazināmies, bet tā bija viena no lietām, kas noteikti piesaistīja, jo ar to ir saistīta visa dzīve, tas ir dzīvesveids. Mēs arī abi esam vegāni, tas arī mums bija tāds vienojošais faktors, līdz ar ko tas jau bija kaut kas tāds, es domāju, ka no vienas puses tas ir kaut kādā ziņā, kāds saka, visi tā dara, visi dzer, jo visi dzer. un šī gadījumā tas jau parāda, ka tas cilvēks skatās kaut kā uz dzīvi savādāk, un tas jau ir interesantāk uzreiz. Tāpēc arī, bija interesanti iepazīties, un tā arī tas sākās. Tāpēc es teiktu, ka tas ir tikai bonus no mūsu gadījumā. Jā. Ļoti labi. Tātad mēs pirms sarunas, pirms vienojāmies par interviju, mēs jau tagad uzzinājām netīšām, ka tātad Kārlis nelieto alkoholu jau 11 gadus un Elizabete 5. Jā. Ja jūs varētu pastāstīt, kā jūs nonācāt līdz tam secinājumam par to, ka vienkārši kāda jēga, ir jābeidz. Un kā tas pēc tam ir šo te gadu laikā, ko jūs esat pamanījuši, kā ir izmainījusies jūsu dzīve un jūsu dzīves kvalitāte? Man godīgi nav tās ļoti interesants stāsts vai viens pavērsiens, bet es beidzu lietot alkoholu 1. janvārī, gandrīz pirms 5 gadiem. Un cik atceros, man bija draugi tuvāk, kam bija problēmas ar alkoholu, tā kā viņi paši varbūt to pat neapzinājās, neatzina, bet es pamanīju, ka katru reizi mēs kaut kur ejam, notiek tur dzeršana. Un man bija skumīgi uz to skatīties, kad es pamanīju, cik viņiem grūti iet, un man kaut kā tas nepatika. Un kaut kā es nekad nebiju vispār daudz lietojusi alkoholu, bet tieši tas bija decembris un svētku sezona, un tad es biju uz 2 pasākumiem, 1 Ziemassvētku, un tad jaunajā gadā, kad es piedzēros, un man tik ļoti nepatika tā sajūta, un es jūtos tā diezgan pretīgi, un tā pamosties nākamajā rītā, un es pat tur izvēmos, un bija tā, es tā negribu dzīvot. Un tad 31. decembrī viena meitene, kas bija jaungada pasākumā, teica, ka viņai ir kaut kāds challenge nelietot alkoholu 3 mēnešus. Un man kā nebija problēmas to, bet iedomājos, es arī varētu. Un tad es vienkārši beidzu lietot alkoholu, un tad es par to aizmirsu, ka ir tās challenge, un es vienkārši tā kā nelietoju visu. Un tas aizgāja tik dabiski, ka es vienkārši tā kā nelietoju visu. Un es vienkārši par to neaizdomājos vairāk. Vienkārši tā. Bravo. Man šeit nāk prātā tas, ka tas ieradums ir dzert un ir ieradums nedzert. Un tad, kad tas kļūst par tavu ieradumu, tu vairs par to tā nepievērst tam uzmanību. Manā gadījumā tas noteikti tā ir. Es nepievēršu tā tam uzmanību. Es patiesībā pievēršu uzmanību tam, kur, teiksim, ir kādās sporta sacensībās, teiksim, finišā. Parasti man šķiet tik muļķīgi. Kāpēc vajadzīgi? Tādā priecīgā brīdī, tad tas ir tā ierastā lieta, ko darīt, kad tā kā jāplējās ir ar alkoholu kaut kādu šampanieti vai kaut ko. Un tā kā, kāpēc tas ir? Jo tas ir ierasts, tas ir tāds ieradums. Tā. Manā gadījumā tas sākās, kad es trenējos tam pirmajam piedzīvojumam pāri Eiropai ar skrituļslidām, un tad es nolēmu, ka
Jo tajā laikā man bija tādā ziņā, man arī šobrīd, tā kā es teiktu, ir jautra dzīve, bet tādā brīdī, tādā laikā bija kaut kā jautra, tādā tradicionālajā izteiksmē, ka tev ir nakts no piekdienas uz svētdienu, ja? Un tad es vienkārši kur paliek tās 3, tā kā 2 dienas? Un par cik es tur trenējos un tad es domāju, kaut kā nepietiek man laika arī tam tādiem tusiņiem. Un tad es vienkārši tā domāju, pamēģināšu, kā būs, un kaut kā tā viss ir. Un tu saki, ka piefiksēji, ka nepietiek laika tā kā tiem tusiņiem, bet tagad, piemēram, tu tāpat socializējies, tu vienkārši nepazaudē laiku, paģerās. Šobrīd absolūti socializējos. Man vienkārši nav nepieciešams tā kā, tā kaut kāda viela, lai es kļūtu runātīgāks. Teiksim tā, es varu runāt arī bez kaut kāda pirmā graķīša vai kaut kāda tā vīna glāze, un tad tur kaut kā īpaši, tad tur sajūties. Manā gadījumā tas var būt ūdens. Tad, kad es tikko pārstāju lietot alkoholu, tad bāros kaut kur, man likās, ūdens kaut kā, labāk kaut ko, nezinu, tad es limonādi kaut kā dzēru, un tad es arī sāku samazināt to cukura patēriņu, un tad es arī ar tām limonādēm tā kā izbeidzu to niekošanos. Tas tā paralēli, tā pakāpeniski, es teiktu, kaut kā, jo īstenībā bija vēl tāds moments, ka tikko es biju pārstājis lietot, pāris mēnešus jau biju pārstājis, un tad man viens kolēģis, kurš nāca strādāt manā vietā uzņēmumā, viņš man piedāvāja, es mājās taisu bērsulu šampanieti, un mēs tā sēžam pie viņa pagalmā, dārzā, un viņš to man stāst, un es izklausās baigi tā burbuļojoši, vajadzētu pamēģināt, un viņš man ielēja, un es tā kā tos 3 malciņas kaut kādas tur pagaršoju, un tas bija Jelgavā, un man jābrauc uz Rīgu. Un es jau kaut kādu laiku biju pilnīgi nelietojusi alkoholu, un mana tā alkohola tolerance viņa bija absolūti nokritusi. Un es iedzeru tos 3 malkus, es tā kā apreipstu. Un tanī brīdī man tik ļoti nepatika tā sajūta, ka manī ir kaut kas tāds, ko es nekontrolēju. Un ka man tagad jāsēžās pie stūres, es īstenībā žvingulī esmu, ja? Un tas man nepatika. Un tad, jo tā kā es šo piemēru stāstu kādam, viņš tā, kā, tas taču forši, ka tev iegriež. Es sajūtu, ka man ir kaut kas, ko es nekontrolēju. Man tik ļoti nepatika tā sajūta. Un kā Elzbieta teica arī, ka tik ļoti pretīga tā sajūta tev bija tanī rītā, kas vienkārši... Un man bija tā sajūta, ka kaut kas tāds, ko es negribu vairāk savā ķermenī. Un kopš tā brīža, vispār man tas fails ir izdzēsts kā tāds. Pateicim bišķi tos notikumus atpakaļ pirms 11 gadiem. Tad tu saproti, ka tā dzīvoji tādu sapratnē normālu dzīvi. Tūsiņi, tur darbs, sēdošais, tāds žanra klasika. Ja? Tad tev bija, tā kā izaicinošāk uzsākt sarunas. Tev bija, vai tu esi pamanījis, kas ir izmainījies kopš tās dienas, kad tu pārtrauc lietot? Var tas tiešām kaut kādi bloki ir nonākuši runātīgāks, atvērtāks, varbūt tās fiziski, kas ir izmainījies. Jo es zinu, ka tādas lietas ir Zini kā, man šeit tīri praktiski tas, ka tu iedomājies, tu brauksi, piemēram, nezinu, kaut kāds pasākums beidzās Cēsīs un tev jātiek mājās. Man pat nav tāds ierobežojums, ka, kā tad es braukšu, man jāpaliek, tagad es nevaru braukt. Tas tāds tīri praktisks. Es nezinu, Elzbieta, tev kaut kas tāds ir, kas tev ir pamainījies? Īpaši kaut kā. Godīgi es nevarētu teikt, ka man ļoti ir mainījies. Varbūt man vajadzētu ko iedvesmojošāk teikt, bet varbūt tāpēc, ka es nebiju tik ilgi lietojis alkoholu. Es beidzu lietot alkoholu, kad man bija 22 gadi. Un liekas, es sāku lietot alkoholu, kad man bija 20. Tā kā man bija apmēram ļoti īsas laiks, kad es vispār biju lietojis. Tāpēc, es nevarētu īpaši teikt, kaut kas mainījies, bet izmetē laikā es arī mācījos, lai būtu par kosmētiķi. Es par to tagad nestrādāju, un tad es arī domāju daudz par ādas veselību un tādām lietām.
un man vienmēr bija sausa āda, un tad varētu teikt, ka tas palīdzējis nebūt tik sausi, un man nav arī tik daudz, man bērnībā arī pusauģi gados bija ar ekzēmu lēkmes, un tas arī palīdz ar to, ja nelietu alkoholu. Bet man grūti pateikt tādu vienu lielu izmaiņu, bet es domāju, tas tāpēc arī, ka man nebija tik ilgs laiks, kad es lietoju un kad es nelietoju, jo tad nebija tik drastisks pārmaiņas pa vidu. Jā. Viena no izmaiņām, kas notiek, bišķīt atlasās un, teiksim, tā attīrās paziņu un draugu loks. Jums izmainījās kaut kas no kopš tās dienas, kad pārtraucāt lietot, ka vienkārši dabiski atbīra pakāpeniski mazāk samazinājās. Parasti tas notiek ar tiem cilvēkiem, ar kuriem iepriekš tā kā vairāk vai mazāk, bet uzsēju laiku kopā pavadīju. Es neteiktu, ka man tā ir, un es arī vienmēr biju ļoti tāds cilvēks ar saviem principiem, savu motivāciju. Es kļuvu par veģetāri, kad man bija 11 gadi, un tad par vegānu, kad man bija 15, 16, kad tas vēl nebija tā ļoti modē, un neviens īsti nesaprat, bet man bija diezgan vienalga, man bija tā, šīs ir manas domas, tā ir man ētiskā pārliecība, tā vienkārši ir, un jums tas nepatīk, jums tas nepatīk, un man nebija tā vēlme tik ļoti iekļauties kādā konkrētā grupā, un man nekad nav bijusi konkrēta draugu grupa. Vienmēr bijuši cilvēki no vienas puses, no otras, no vienām nodarbībām, no citas lietas. Un varbūt drīzāk es vienkārši nesadraudzējos pēc cilvēkiem, kam ļoti patīk dzert. Arī, ja tagad es tā domāju, tāpēc man liekas tik normāli nedzert, jo lielākoties man cilvēki apkārt ir tādi, kuri vai nu nedzer, vai ļoti, ļoti maz dzer. Un drīzāk tas vienkārši kaut kā automātiski arī vienkārši dzīvojot, man nesanāk saskarties ar cilvēkiem, kur ļoti daudz lieto alkoholu. Tas kaut kā dabiski tā vienkārši notiek. Tu tā kā pievēlas tāds cilvēks, kāds tu pats esi savā ziņā. Precīzi. Tas ir tieši tas, kas ir, jo es savā laikā, kad es lietoju, tad man apkārt bija vienīgi cilvēki, kas arī lieto. Un tagad, kad ir jau gads jau pāri, ka es neesmu lietojis, tad tie cilvēki, kas bija, arī ir pārtraukuši, bet man ir parādījušies arī manā redzeslokā un draugu lokā arī ļoti daudz tādu, kas tiešām vairs nelieto. Citiem vārdiem sakot, tad kāds tu esi, tādu to arī pieaicina sev blakus. Tā tas notiek, jā. Tas magnētiski, jā. Nu, es neteiktu, ka baigi mainījušies, jo draugi, man ir interesants tāds fakts, ka citiem kaut kādās balītēs viņi ir tā kā pārsteigti, tu brauksi mājās? Paga, vai tu nedzēri? Jo viņiem liekas, ka esmu tur. Man tā jautrība tā kā nemainās no tā. Es varu arī ļoti jautri, man var ļoti jautri būt vienkārši bez alkohola, un tā nav man problēma, un tāpēc tad ir tāds pārsteigums irreiz, kad tā, paga, bet kā, ko tu tur, es saku, nē, kā es vienkārši, nu labi, tad tu tā uzvedies, ka tas neizdzērs. Bet es nezinu, noteikti es piekrītu tam, ka tu piesaisti tādus cilvēkus, kuri tā kā atstaro to, ko tu dari, un līdz ar ko es arī varbūt tās neju vairs uz tik tādām vietām, kur tik ļoti, kur es zinu, kur tur vienkārši būs kaut kāds plosts, jā. Katrā ziņā, ja man atsūtītu tādu ziņu, ejam tur kaut uz pirti. Jā, tur uz vecrīgu, uz frančiem, jā, tur ir tas pagrabs viens tāds. Tas bija tad, kad studiju laikos, vienkārši tas bija tā kā norma apmēram, jā. Tā bija lēta vieta, tā bija pieejama vieta, un tur bija iespējas iepazīties ar citiem līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Tieši tā, šobrīd jau, redzi, tas ir tas, kā līdzīgi domājušie, un kā Elisabete arī teica, ka tu piesaisti tos līdzīgi domājušos. Tagad manā draugu lokā daudz tādi, kas brauc ar ričukiem, Latvijā tas ļoti tur pa šosei vai MTB vai kaut kā tādi, kuri vai arī, dažādi, kas kaut ko aktīvi dara. Tad aktīvi cilvēki kaut ko trenējās un kaut kur, vairāk interesanti apmainīties ar tām domām. Nevis tur kā cik... Kā jūties nākošajā dienā. Tas ir tāds, tas ir tā, jā. Bet tā ir bišķi, ka kļūst garlaicīgi klausīties tas reibušo cilvēku sarunas, ne? Jo ir tā tolerance, mēs tā kā varam būt tādā pasākumā, daļu laiku mēs tā kā sākuma stadijā, kad viņi, teiksim, tā viena glāzīte ir tikmēr, kamēr viņš jau puslīdz ir pats pa sevi, tikmēr ir ok, bet tiklīdz iet tālāk, kādas ir tās sajūtas, kad jūs pavadat laiku kopā ar cilvēkiem, kas lieto?
Nu, Mēs laikam, kad nepavadām tagad, lai mēs... Nesanāk Jā, vispār, šobrīd mums nav tādi pasākumi, kuros mēs būtu, kur paigi lietot. Man, teiksim, sanāk kaut kādos korporatīvos pasākumos, kuros es uzstājos ar lekcijām, bet es teiktu, ka mainās kaut kādā ziņā. Kaut gan pēc statistikas, nu tā ir briesmīga, jā, Latvija ir kurā vietā Eiropā? Pirmajā. Tieši tā, un tas ir briesmīgi. Tāpēc šķiet, ka nekas nemainās, bet tādā burbulī, nu, mēs esam, kurā īsti... Man tā liekas, vai tas nav tā kā vecākiem cilvēkiem vairāk alkohols, jo tā kā jaunāk cilvēku vidū man šķiet tas ir ļoti populāri nelietot alkoholu. Es nevaru, tas arī esmu burbulī, bet man vienkārši tāda sajūta, ka tā kā tagad cilvēki zem 30 ļoti maz lieto. Tā kā vai agrāk man likās, ka citi, tad bija kaut kāda studija laika un viss tur dzēra, un tagad studenti arī tik ļoti nedzer. Nu kā kurš? Bet... Īstenībā tas būtu interesanti tajā pirmajā vietā, kas ir tās vecuma grupas, kuras nodrošina to milzīgo alkohola patēriņu, kas ir katrā ziņā. Nu, es tagad tā mēģinu galvā skriet cauri atkal no tādiem tusiņiem, kurus, nu, man patīk Latvijas repa scēna, un tad es aizbraucu uz kādiem no tādiem pasākumiem, un, nu, tur ir ļoti reti, kurš nav kaut ko. Kaut ko. Jā, nu, šī gadījumā, jā, tas ir arī kaut kādas apreibinošas vielas, ne tikai alkohols. Tā kā... Tad tajos burbuļos ir varbūt tās, nu tā izplatītāk. Arī citas apreibinošās vielas tagad populārāks par alkoholu ir tā kā marihuāna. Šis ir laikam arī tas stāsts, jā. Dzirdu un redzu. Tā kā arī daudzi, es zinu daudz cilvēks, kur vispār nelieto alkoholu, bet lieto marihuānu vai sēnes vai vēl kaut ko, bet viņi nelieto alkoholu, bet viņi lieto citas lietas. Jā. Nē, es arī redzējis gadījums, kad cilvēks nodzēš savu 3., 4. cigareti pēc kārtas izpīpētu ar vārdiem mans ķermenis, mans templis. Es rīkojos, kā es gribu. Bet īsumā atbildot, ja es pareizi atceros, tā statistika veido principā 35 plus vecums, kas ir tā kā, nu, jo tad ir tas posms, ka tā tolerance ir uzbūvēta diezgan spēcīga, un tad cilvēki var litriem dzert arī to sīvu. Principā tā statistika ir par sīvo. Un tas veido diezgan daudz. Un otrs ir tas, ka tā ir absolūta taisnība. Šobrīd jauniešu vidū strauji samazinās alkohola lietošanu. Es ceru, ka mēs nenonāksim līdz kaut kādam tik katastrofāli debilam, kā tas bija Japānā. Pirms, man liekas, ka kāds gads aptuveni riņķi ir pagājis. Tur tiešām bija situācija tāda, ka Covid ietekmes rezultātā Japānā strauji samazinājās alkohola patēriņš, un valsts apmaksāja reklāmas, lai atgrieztu cilvēkus atpakaļ pie lietošanas. Jā. Tāpēc, ka tā alkohola lietošana faktiski viņiem būs tā ir akcijas, tā ir slimošana, tā ir naudas apgrozīšana. Viņiem tas bija, un es biju pārsteigts par to, ka Japāna vai nu kur, bet nu ne jau jūs. Un jā, tā diemžēl realitāte. Bet par vecuma grupām runājot, īstenībā ļoti labi, ka mēs aizsākām šo tēmu. Jo nu mēs arī kādam esam jaunāki. Mums arī ir savu vecāku, mums arī ir savas tās dzīves, kādas mums ir bijušas, un arī mans stāsts ar maniem vecākiem ir arī līdzīgs. Man arī tēvs lietotājs, vairāk vai mazāk, teiksim tā, kontrolēti, ja tā drīkst izteikties, ja, bet jebkurā gadījumā arī es izaugu vidē, kurā bija tas alkohols, nu, iesaistīts, un arī es augu acīm redzot to, ka tā lietošana ir vairāk vai mazāk sociāli pieņemama. Kā jums ir ar to līdzatkarības momentu? Jums vecāki lietoja? No kādas vidas jūs nākat? Man vecāki ļoti minimāli lietoja. Es vairāk uzaugu ar mammu, un viņa dažkārt iedzēra vīnu vai kādu šampanieti, bet ļoti minimāli un ļoti reti. Tā kā viņai noteikti nav nekādas problēmas ar to, jo tas tiešām bija ļoti reti. Mājās tur parasti stāvēja tas, kas ir uzdāvināts kaut kādā stūrī, bet tiešām tas bija ļoti reti, kad viņi ko iedzēra. Tagad iedzēra, tad bija tā viena glāze vīna, un tā ļoti minimāli. Tā kā man īstenībā diezgan laba laikam pieredze man ir palēmējis, ka man nav ģimenē nevienam tādas spēcīgas atkarības. Man šeit varbūt man tēvs nedaudz biežāk iedzer vīnu pēc darba, bet arī netik ļoti, lai tas būtu tā uztraucoši. Un es arī nezinu īsti par vecvecākiem ko tādu, ka man ir tāds
pozitīvs gadījums, varbūt arī tāpēc man pašai nav nekad bijis liela vēlme piedzerties, jo tas nekad nav bijis tā kā tabū lietot alkoholu, bet tas nav arī bijis nekas tāds ļoti ieteicams, un tad man bija tāds pozitīvs, neitrālais stāvoklis, ka es varēju pat izvēlēties, ko es gribu, un man nebija tik ļoti ietekmējošie faktori. Jā. Kā ar mikrorajonu ietekmi tā? Vispār man nepatīk cilvēki runā par Purciem, ka tas ir tur slikts rajons, jo es uzaugu Purciemā, man ļoti patika, mums bija ļoti draudzīgi kaimiņi, un mēs visi viens otru kaķus un suņus pieskatījām. Un man bija laba pieredze uzaugu Purciemā. Man arī mājā vairāk tur pensionāri ir un ģimenes. Un tā kā es arī neteiktu, ka Purciems tik nedroši, kā varat liekas. Mēs noņemam kaut kādas stereotipus arī, jā, tomēr. Es tā kā vairāk esmu no Slokas, Kaugurie. Kauguri, protams, ir Slavena vieta. 90. gadi diezgan, esmu 85. gadā dzimis, tā kā 90. gadi Kauguros, pat repers Ants par to ir sarakstījis, jā, mans skolas biedrs, tā kā, jā, tur tā sociālā vide apkārt ir diezgan tāda, tajos laikos tāda paskarba varbūt un tā, bet jā, es arī noteikti bērnībā redzēju, ka uz svētkiem tiek lietots alkohols, tēvs dzer pēc darba, aliņu pie vakariņām un tad tāda tā lietošana bija, tā kā visu to dzīves laiku. Mans tēvs, diemžēl, savus pēdējos apmēram 8 savus dzīves gadus ļoti smagi lietoja alkoholu. Viņš mēģināja arī no tā ārstēties, bet beigas bija bēdīgas. Beigas bija bēdīgas. Teiksim tā, man ļoti daudz tādas pozitīvas lietas, ko viņš man dzīvē parādījis ar savu piemēru, bet šī ir viena tāda. Es jau, kad viņam tās problēmas sāsinājās, es jau vairs nelietoju. Tā kā tas nebija tā, it kā, ka es redzu, ka tur ir problēma, un tad es tā kā pārtraucu. Es jau biju pārtraucis. Līdz ar ko man ir diezgan tāda tuva līdzatkarības šis aspekts pazīstams. Tas ir briesmīgi, jā, tas ir briesmīgi, ka ģimenē cilvēks, kuru tu esi visu savu dzīvi pazinis kā ļoti racionālu, loģisku domājošu cilvēku, uz kuru vienmēr var paļauties, kurš tāds vīrs un vācs, tā kā bez kādām ierunām, tad jā, ka cilvēks ar augstāko izglītību, turpat nav svarīgi, kāda ir tava izglītība. Vienkārši tas kaut kādā veidā ievelk un cilvēka, raksturs vai kā viņš ir kad viņš nevar cīnīties. Un citi ir tādi, kuri es redzu, teiksim, viņa vecuma vīri, tā kā tur sestdienā, svētdienā iedzer tur to aliņu vai varbūt ko stiprāku un tā, un saka, pirmdienā ceļās un iet un dara, jā. Un viņam tā kļuva par problēmu, jau diezgan smagu problēmu, un viņš ar to netika galā, diemžēl. Praktiski, jā, tas tāds skumjš stāsts, bet tā kā, es saku, esmu to ļoti tuvu sajūtis, līdz ar ko tādā ziņā vēl jau vairāk es redzu, ka kaut kādā ziņā esmu līdzīgs savam tēvam. Mums katram ir savas atkarības, ja? Viņam tā aizgāja tajā atkarībā, man ir kaut kādā ziņā atkarība no kaut kādiem piedzīvojumiem. Jā, iespējams, jā, es sevi nesauktu tādu klasisku adrenalīnu džankiju, kas tā kā, izlekt ar izpletni, izlekt ar banģi, izlekt ar to, tāda kaut kāda ātra aktivitāte, kurā tev ļoti tāds adrenalīna pieplūdums ķermenī. Manā gadījumā tās ir ļoti lēnas aktivitātes. Bet, jā, es jau aizmirsu, kāds bija jautājums, piedod, par ģimeni, jā, es laikam atbildēju. Kā mums tas tā ir? Viens jautājums, ko es parasti uzdod absolūti un totāli visiem. Tātad mēs izrunājam vecāks, mēs izrunājam jūs. Es jūs pasaucu šeit, lai tā kā arī parādītu jūsu stāstu un jūsu piemēru, lai arī kāds cits varbūt tās saņemtos un padomāt, es gribu pārtraukt. Kāds būtu tas ieteikums no jūsu puses jaunajiem censoņiem, teiksim, jūsu vecuma cilvēkiem, kas grib, tagad man tiešām gribās sākt dzīvot skaidrā,
ko viņiem iesākt darīt, ko viņiem labāk darīt, lai vieglāk tiktu pāri, lai izmainītu savus šos te ieradumus, kā atpūsties un kā sākt dzīvot bez alkohola? Man liekas, ka ļoti būtiska lieta ir tā sava pārliecība, tas, ko Elī teica, varbūt izstāsti, kā tu par to, kā tu jūti, jo tev nebija tā, ka tev, ja kāds apkārt lietoja, ka tev ir kaut kāds spiediens, ka tev arī jālieto, kā tu izjūti to savu, jo man šķiet tā pārliecība ir ļoti būtiska lieta, jo mums tie ārējie stimulanti, kuri, come on, vienu, ir taču ballīte vai kaut kas tāds, sevišķi, ja tu runā par jauniešiem, tā ir socializēšanās, tās ir ballītes, tas ir viss tas tusiņš, kas notiek. Un tad šie te ārējie stimulanti vai tie, tādi izaicinātāji, viņi vienmēr būs. Kā tu varēji, iedomāties sev kaut kādu tādu vairogu vai kaut ko tam līdzīgu? Es tikmēr izsaukšu taksi. Man pat grūti pateikt, man vienkārši var savā ziņā paveicies, ka es vienmēr esmu bijusi vienkārši pati pa sevi ar savām domām, un man ir grūti izdomāt, kā būt tādiem cilvēkiem, kuri vairāk izjūt sevi kā daļu grupas, kuriem tāda konkrēta identitāte, ka viņi piederīgi kaut kādai grupai un ka viņiem grūti izliekt ir, bet varbūt iemācīties tik ļoti par to neuztraukties un tik ļoti neuztraukties par citu viedokļiem un kā tevi redz. Un jā, vienkārši būt pārliecībā ar to, kāpēc tu dari to, ko tu dari. Vienkārši, ka tev sava ētiskā pārliecība vai garīgā vai veselības iemesli kaut kas konkrēts, kāpēc to dari. Un tad vienkārši sāc darīt, un tad tas aiziet. Ja tu vienkārši spēr to pirmo soli, un tad izdomā, ok, es nelietošu tur 2 nedēļas vai cik. Un tad vienkārši to turpini. Un tad tas aiziet uz priekšu. Es domāju, tas sarežģītāk, ja ir konkrēti atkarība, un tad tur gan ir varbūt jāmeklē kāda speciālas palīdzība. Bet ja tu vienkārši gribi tā beigt, tad tu vienkārši sāc un beidz, vai iespējams var parunāt ar citiem cilvēkiem, kur arī to darījuši, vai šajās sarunās paskatīties video arī. Tev ir kādi interesantāki ieteikumi? Tā vide man šeit ļoti ietekmē. Es tagad iedomājos sevi tādā jauniešu vecumā, man ir 38 šobrīd, un tad, kad man bija 18, 20 gadus atpakaļ, tad es uz kaut kādu pusgadu, man šķiet, izdomāju, ka es tagad nedzeršu, un man visi apkārt dzēra. Jo tas klasika Latvijā atmest 18 gadu vecumā. un es tā izdomāju, un katram ir kaut kāda tā sava pārliecība, un to izstāstīt, ieteikt vārdos ļoti grūti, bet tad, kad tev šī pārliecība ir, tev vienalga, ka tev apkārt dzer. Un tas nav man kā kaut kāds pamudinājums. Nē, es gribu būt pats, es gribu saglabāt savu godīgumu pret sevi, ja esmu pateicis sev, ka es to nedarīšu. Un tas ar katru reizi stiprinās, ka tu izturi to spiedienu kaut kādu varbūt tās. Un tad ir tāda sajūta, ka, es negluži, ka tu esi kaut ko sasniedzis tajā brīdī, bet tas ir kaut kāda mazā uzvara varbūt tās, pār to kairinātāju, par to, ka, nē, tu esi ar savu pārliecību un tu stāvi tam pāri. Man šķiet, ka nekādas citas lietas tur nevar palīdzēt, kā vienkārši tu domā ar savu galvu un nevis tie, kas ir tev apkārt. Viņi ir tavi draugi, jā, viņi var būt arī tavi draugi. Ja viņiem tā kļūst par problēmu, tad tā ir viņu problēma. Un, kā Elija iepriekš teica, ka tu piesaistīsi apkārt, varbūt no sākuma tā ir tāda bailīgā zona, ka tev liekas, kā tad es nedzeršu, mani izstums, vai man tas galīgi nebija kā arguments, jo vienkārši es nezinu, varbūt tās tāpēc, ka es mācēju atrast kopīgu valodu ar saviem vienaudžiem ne tikai par alkoholu. Tanī laikā tā bija mūzika, tanī laikā tā bija, interesi par veciem fotoaparātiem vai snowboards. Ir tik daudz interesantas lietas, ko darīt arī bez tās Es esmu dzirdējis vairākas reizes, jo tas ir, principā, žāna klasikā pat kaut kādā iegājis par to, ka
cits man saka, tie, kas lieto, kas mēģina pārtraukt, viņi saka to, ka es to nevaru, man nav tāds, tur, teiksim, gribas spēks vai kaut kas. Un es visu laiku pēc sevis domāju, bet es jau neesmu nekāds super cilvēks. Es esmu tieši tāds pats. Jums ir kaut kādā momentā bijusi tāda sajūta to, ka nē, es esmu labāks par citiem. Es varu nedzert, tāpēc, ka vienkārši man ir kaut kas vairāk kā superspējas. Jā, superspējas kaut kāds. Man tā nav bijis, jo vienkārši man tas ir tik vienkārši to nedarīt, ka man nav nekāda piepūle, man nav tāds sajūta, ka es kaut kam kāpju pāri. Jo man tas nāk tik vienkārši, ka ja es nevarētu teikt, ka tā ir kaut īpaša spēja, jo tas liekas vienkārši tāda dabiska lieta, tā kā nedarīt, nevis darīt. Un ir... Āmen. Tāpēc, jā, noteikti to tā neuztver. Es vispār esmu diezgan stresains cilvēks parasti. Tā kā man arī tas palīdz, ka es nedzeru. Man liekas, man būtu sarežģīti, ja es dzertu. Tas būtu arī liekas stresa avots, tā kā es negribu ar to riskēt. Jā. Es pat nezinu, ko pateikt. Nē, man šobrīd noteikti tas nav jau vispār. Es saku, man šis fails ir izdzēsts no tiem uzstādījumiem, ja tas settingos vienkārši tā kā tu enable, tā kā iestatījumos ieslēgt, izslēgt. Man viņš ir izslēgts un tā ir izvēle. Tā ir vienkārši izvēle. Un es saku, es tagad jau, man liekas, atkārtošos par to, ka tev ir jābūt tai savai pārliecībai. Nu, tu gribi par kaut ko pastāvēt, tā kā, nezinu, citi tur, mums tur sabiedrība liek, vai mums tur, nu, kā teiksim, nezinu, internetu komentāros, bet man liekas, tas nav tik daudz jauniešos, tik daudz nav tās gaušanās par, nezinu, par mums tur sliktā valdība liek kaut ko, vai tur mēs te nabadziņi. Man liekas, jauniešos varbūt tas tā nav. Es vienkārši teiktu tā, ka ir tik daudz interesantas lietas, un tu piesaisti tik savādākus cilvēkus, ka tu to pārstāji darīt, un man vienkārši liekas, ka tas ir tā kā veselīgi visiem. Nu, starp citu, es arī nesen redzēju, man viens paziņu bija ielicis bildi, kurš nelieto alkoholu jau arī kādus 10 gadus. Viņam 40 gadi. Un tad es redzēju zem komentāriem apakšā viņa draugi kaut kādi, tie senie, viņi tā, paga, mēs taču vienā gadā dzimuši, tu izskaties tā kā kaut kāds, sīkais, bet nu jā, viņš labāk saglabājies. Jā, nu tā kā tās motivācijas var būt dažādi. Vai tas ir labāk izskatīties, veselīgums? Manā gadījumā vienkārši šis fails ir izdzēsts uz neatgriešanos. Nu, tā kā, Super. Mums, principā, laiks ir tikpat kā iztecējis. Viens pavisam īss arī varam nedarīt to, kā jūs vēlaties. Vai jums ir kāds jautājums pie manis? Es pēdējā laikā ļauju cilvēkiem painteresēties. Vai jūs gribat kaut ko man pajautāt? Tu esi laimīgs? Jā, ļoti. Tas ir var šeit būtiskākais. Paldies. Un pie šīs nots, tā ir absolūta taisnība. Tas ir labākais, kas ar cilvēku var notikt. Tiešām sajusties laimīgam. Paldies jums par atklāto sarunu. Paldies, ka padalījāties. Paldies arī jums, dārgie skatītāji. Lai iet labumā viss, ko mēs darām, viss, ko mēs stāstam. Esat laimīgi un atcerieties to, ka alkohola nelietošana palīdzēs jums tādiem būt. Tiekamies kādā citā reizē. Pagaidām atā. Paldies!